Tad kādi ir revīzijas rezultāti? Pirmais un varbūt teiksim, tas lielais secinājums ir tas, ka Latvijā darbs ar ilgspējīgas attīstības mērķiem līdz šim ir noticis bez konkrētas virsvadības, bez konkrēta plāna un bez konkrēta uzdevuma un atbildības sadalījuma. Jāsaka, secinājums diezgan skarbs, bet tāda ir tā realitāte, kuru mēs redzējām revīzijas laikā. Nevilšus pat radās, jāsaka, iespējas, ka mēs 2015. gadā valsts prezidents parakstīja šo te apņemšanos Latvijas valsts vārdā, līdzīgi kā daudz citu valstu vadītāju un valdību, un lielā mērā tas jautājums ir bijis, kā saka, bišķiņ nolikts plauktiņā. Šīs revīzijas laikā mēs dažkārt sastapāmies ar tādiem viedokļiem par to, kas tie ANO mērķi ir kaut kur tālu. Kaut kāds ANO kaut kur ir noteicis kaut kādus mērķus, uz kuriem mēs arī virzamies. Es teikšu pilnīgi noteikti, nē. Tie ir arī mūsu ikviena mērķi. Mēs nerunājam par abstraktām lietām, mēs runājam par ļoti konkrētām lietām, kuras ir svarīgas jebkuras valsts ilgtspējīgai attīstībai. Piemēram, viens no mērķiem ir saistīts arī kas ir saistīts ar ekonomisko attīstību, piemēram, ir aktuāls mūsu šobrīd sabiedrībā ļoti aktuālā un politiskajā darba kārtībā ļoti aktuālajā enerģētiskās attīstības jautājumā. Ir skaidrs, ka attīstot enerģētiku, radot priekšnoteikumus daudzējādiem un pieejamiem energoresursiem, mēs veicinām ekonomiku. Bet tikpat svarīgi ir darīt to zaļi, nenodarot skādi videi, un tikpat svarīgi ir padarīt šo te elektrības cenu pieejamu cilvēku maciņiem. Tātad sabalansējot ekonomiskās attīstības vides un sociālos aspektus, ir tas veids, kādā veidā skatīties uz ilgspējīgu attīstību, un ANO ilgspējīgas attīstības mērķi faktiski ir tāds kā sava veida bākugunis vai sava veida instruments, caur kuru mums nomērīt, kā mums kā valstī sokas. Ir skaidrs, ka jau šodien, bet vēl pēc, gadiem 5 vai 10, ja tu neesi ilgspējīgs, tad tu neesi interesants. Domājam par nākotni šodien.